Nē, man ļoti priecīgi sākt ar jums šo nodarbību, kurā mēs ar jums parunāsim par vektoru un raktera grafiku. Parunāsim par šo digitālo mākslu, kas ir ļoti radoša, un katrs varēs izmantot to savos nolūkos, jo šis dizaina iespējas ir ļoti plašas, un mēs varam viņus izmantot ne tikai darbā, bet arī savā ikdienā. Pat ja jūs taisat kaut kādu nelielu pasākumu vai dzimšanas dienu rīkojat, jūs tik un tā varat izveidot kaut kādas norādzīmes, kaut kādas kartiņas, varbūt ielūgumus, ja, un to visu jūs varat taisīt ar savām rokām, taisīt un ielikt tur to mīlestību, ja, un, protams, cilvēki to ieraudzīs, viņiem tas patiks. Un, lai saprastu, pirms kā strādā programmas, mums ir jāsaprot, no kā sastāv visi tie objekti, ja, kurus jūs varēsiet izmantot un zīmēt. Datorgrafikā ir informācijas apstrādes režīms, ja, un ir divus pamatveidus - rastera grafikā, jeb bitkartēta grafikā un vektora grafikā. Galvenā atšķirība ir attēlu veidošanas un glabāšanas principi. Un šeit jūs redzat rastera attēls kreisajā pusē un vektora attēls ir labā pusē. Rastera grafikā ir bitkarektētā grafika. Viņu veido atsevišķi punktiņi, elementiņi, kurus sauc par pikseliem. Jūs varat piešķirt katrai šūnai krāsu, gaišumu, un no tā jums veidosies attēls. Viņi ir izveidoti kolonās un rindās, un tad veido attēlu. Šāds veids tiek izmantots attēlu veidošanā, fotogrāfiju apstrādē. Tad, kad mēs taisam fotogrāfijas, mums uzreiz tiek izveidots rastera attēls. Jo blīvāk šīs šūnas ir viena pie otras, jo labāka mums ir izšķirtspēja, jo labāka mums ir bilde, labāks ir asums. Jo mazāk ir šūnu, ja viņi tādi īstiepti, tad uzreiz nav tik laba kvalitāte. Vektora grafikai ir savādāk. Tas apraksta attēlu ar matemātisku formulu. Jebkuru attēlu var sadalīt vienkāršos objektos. Un katrs šāds objekts sastāv no konturlīnijas un aizpildījuma krāsas. Vektora grafikas galvenā priekšrocība ir iespēja attēlu neierobežoti palielināt, nezaudējot kvalitāti. Un tas ir tieši dēļ tā, ka viņš tiek ierakstīts kā matemātiskā formula. Pamainot vienu kaut kādu parametru, viņš mainās viegli. Ja? Tad iepriekš mēs redzējām, šeit mums ir tikai šūnas, šūnai ir krāsa, viņa tāda ir, un ļoti grūti izšķirt formu, jā, vai kaut kādu izņemt laukā objektu, tie, kur strādāja Photoshopā zina. Ja? Un šeit daudz vieglāk, jums uzreiz ir objekts, viņam ir noteikti krāsa, jūs vienkārši paņemat to krāsu, viņu nomaināt. Un, kā jūs redzat, šeit lejā ir tāds vienkāršs pieraksts. Tad, piemēram, Sorkal ir koordināts noteikts, viņam ir rādījus lielums, tad ir aizpildījuma krāsa, kontura krāsa un biezums. Un šos visus parametrus ļoti viegli var mainīt, ja tas ir vektora attēls. Ģeometriskās pamatvienības rastera attēlam ir pikselis, jeb šūna, ja, un vektora attēlam ir punkts, līnija un daudzstūrs. Punktu savienošana var notikt vektora attēlos ar taisnām
nogriežņiem, vai arī ar liektām līnijām. Un dēļ tā, ka mēs varam arī pārvērst taisnās līnijas par liektām līnijām, mēs varam izveidot jaunas formas. Iemācoties ar to strādāt, jūs varat pielāgot un izveidot visu, ko jūs vēlēsieties. Šis nav pats vieglākais, kad jūs zīmējat tur paši, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi iemācīties, un tas jums dod plašāku iespēju strādāt. Kā arī jūs varēsiet vēlāk arī kombinēt, un, piemēram, jūs varēsiet uzzīmēt kaut ko savu ilustratorā, eksportēt viņu un ielikt iekšā Canvā. Jo Canvā mēs vairāk strādājam ar esošiem objektiem, kas ir tur bibliotēkā, bet, ja jūs kaut ko gribat tā kā savu, jūs nevarēsiet to pārveidot. Ja? Tur ir diezgan ierobežots veids, kā jūs varat pamainīt kaut kādu formu. Bet ilustratorā jūs varēsiet izveidot paši tādu formu, kuru jūs vēlaties, un tad pēc nepieciešamības jūs varat viņu arī izņemt laukā un ielikt iekšā citā programmā tālākai apstrādēji. Protams, var arī izdarīt savādāk, uztaisīt kaut ko Canvā, tad atkal lejuplādēt, ielikt iekšā ilustratorā un tad pabeigt savu dizainu arī ilustratorā. Un te ir rakstura vektoru salīdzinājums. Kā es jau minēju iepriekš, vektoru attēlam ir viegli mainīt gan krāsu, gan līniju biezumu, gan arī atdalīt elementus, un to jūs šeit arī redzēt. Ja, ka kur baigas šaukšā, te viņš sēž jau lejā smaida. Jā, un kur krāsas ir izņemtas, un mēs redzam tikai kontura līnijas. Mēs redzam to karkasu, no kā ir izveidots objekts. Palielinājums rastram. Tiklīdz mēs palielinam objektu, tad šīs šūnas palielinās ar krāsu un nav vairs asums. Vektora attēlā tā nenotiek, jo tur ir matemātiskā formulā un izšķirtspēja netiek traucēta. Rākstra attēlu pagriezt ir diezgan grūti, jo, kā jūs redzēt, katrs zīmējums sastāv no pikseļiem, ja, un pikseļus jūs nevarat mainīt viņu izmērus, tad tas nozīmē, ka, ja jums ir jāpagriež kaut kāds objekts, jūs viņu izgriežat, ja, tad rekurs šūnas, tad uzreiz veic sevi šādi. Kā arī jūs ziniet, kad jūs Photoshopā izgriezat kaut kādu noteiktu formu, tad ir ļoti grūti un tur ir baigi jāskatās. Ir īpaši ar matiem ir grūti tikai pēc papildus rikiem, ja vienkārši jūs lasām iezīmējat objektu un mēģināt viņu izņemt laukā. Krāsa. Krāsas cilvēkus izraisa lielu prieku. Acī tās ir vajadzīgas tāpat kā gaisma. Atcerieties, kā mēs atdzīvojamies, kad mākoņainajā dienā saule pēkšņi izgaismo daļu no apkārtnes un krāsas kļūst spilgtākas. To ir teicis Johanns Wolfgangs Goethe. Un Goethe pirmais runāja par to, kā atsevišķas krāsas izraisa īpašus prāta stāvokļus. Un dizainam mums par to vienmēr ir jāatcerās, jo mēs varam uzdāvināt cilvēkiem prieku, mēs varam arī cilvēkus ielikt tādu bēdas sajūtā, ja, tikai izmantojot krāsas. Tāpēc dizains ir ļoti tāds spēcīgs rīks, un viņš ir jāizmanto prātīgi. Saskaņā ar Goethes teikto, tas, ko mēs redzam, skatoties uz objektu, ir atkarīgs no objekta. Tad, kas tas ir, ja, kas tas ir par formu un no apgaismojuma, kā viņš ir apgaismots, vai viņš viss nav baigi redzams, vai ir saulē, un mūsu uztveres. Jūs zināt arī, ka, piemēram, kur mums tagad līst, ārā nav pārāk smuki, ja, skaisti, bet tik līdz saule spīd, tad uzreiz liekas, cik skaisti un forši, un tad var iet pastaigā. Tad mūsu uztvere gan uz objektu attiecās, jā, gan arī
tā mūsu uztvere, kāds ir apgaismojums, kāda ir pozīcija, kas vispār mums ir apkārt. Un katram cilvēkam tas varētu būt arī savādāk. Tas arī ir jāatcerās. Tāpēc, ja kādam kaut kas nepatīk, tas nenozīmē, ka tas ir slikti. Mēs vienkārši visi esam dažādi. Bet, protams, dizainā ir jāatcerās, ka ir kaut kādas pamatlietas, kurām ir kaut kādas vadlīnijas, kuras ir jāņem vērā. Bez gaismas nav krāsas. Jā, tas var būt gan objektīvi, gan subjektīvi, tā uztvere. Un šeit dažas bildes, lai jūs vienkārši pavērotu, kā krāsas dod mums sajūtu kādu. Piemēram, kāda sajūta ir no pirmās bildes, tāds tumšos toņos, un uzreiz spilgtās krāsas, un prieka ir vairāk, saules riet un jūra. Un uzreiz šeit objekti, viņi arī iedod savu sajūtu. Jā, pirmajā bija kalni, otrā arī kalni un ūdens, un šeit ir jūra. Jā, un visur ir savs vibes. Krāsām un bez krāsas bilde. Tāpat ar burgeriem. Jā, ir tīpaši ēdiena ietveros. Tas viss ļoti atšķirās, jā, un tur krāsas vispār ir ļoti svarīgs. Šeit ir vegāniskie burgerīši. Tā, rekur, un gaisma. Tad baltā gaisma, kura nāk no saules, ir visu gaismas krāsu maisījums. 17. gadsimtā Ņūtons bija pirmais, kurš sadalīja un ieguva gaismas krāsu spektru. Kā tas izskatās? Jā, ļoti skaisti. Var pavērot, kā ienāk balta krāsa, un tad viņas sadalās caur stikliņu. Redzamā krāsa ir tik, cik viņa ir. Cilvēkiem arī, protams, atšķirās to, ko viņi redz. Vienreiz arī bija viens puišas kursos, kurām pēc tam izrādījās, ka viņam nav ideāla redze, un kaut kāds krāsas viņš īsti neredz. To es sapratu pēc kāda brīža. Bet tas arī, principā, viņam īsti netik daudz arī traucēja. Jā, tas atkal priecēja, ka var, principā, cilvēki dažādi izmantot grafisko dizainu, ja, bet, protams, jo labāk jums ir tā spēja izšķirt krāsas, jo labāk ir, ja, un tad, protams, ir arī citas lietas, ka, piemēram, vai jums ir šī sajūta, kā viņus kombinēt labāk, kas ar ko, bet šobrīd arī, ja pat šī gamas varbūt īsti nav, ja viņa nav attīstīta vēl, tas nenozīmē, ka viņas vispār nav, noteikti katra viņa ir, vienkārši varbūt tas nav mums pierasts ar to strādāt, bet ir arī krāsu ģeneratori, kuri jums var palīdzēt salikt kopā krāsas, un tad jūs varat viņus izmantot. Krāsas dalās kā hromatiskās un ahromatiskās. Hromatiskās ir visa krāsas no redzamās gaismas. Un te arī, kur ir rokrāsa, viņiem piesādinājums un spilgums, šīs īpašības. Un ir arī ahromatiskās, tā ir baltā, melna un pelēkā, un viņam ir gaišums. Jā, cik daudz viņam ir baltas krāsas iekšā. Krāsas var būt augstas un var būt siltas. Un šeit jūs varat redzēt augstas krāsas kreisajā pusītē, un labajā pusē ir siltās krāsas. Dzeltena, oranža, sarkana. Ja? Jūs iedod siltumu, un viņas, protams, ir tā kā saules krāsas. Tagad mums ir RGB un ir CMYK sistēmas, krāsu sistēmas. RGB ir datora, tas ir red, sarkans, green, zaļš un blue, zils.
kad mēs strādājam un veidojam digitālo dizainu, tad mēs arī strādājam ar RGB krāsām, lai viņas ir spilgtas, lai uz ekrāna viņas labi ir redzamas. Un savā starpā viņi veido citas krāsas, un šie parametri katrai krāsai, ja viņam ir savs numuriņš no 0 līdz 255. CMYK tiek izmantots, ja mēs veidojam uz druku kaut ko. Jo RGB ir par spilgtu, šīs krāsas nav, dzīvē, teiksim tā, un CMYK krāsas ir tās, kuras pie printēšanas pēc tam mēs printējam, viņš ir gandrīz identiski ar to, ar ko mēs zīmējam. Bet atkal jāatcerās to, ko mēs redzam uz datora, nevienmēr būs tāds, kāds viņš ir. Ir labi, jums ir arī krāsu palete kaut kāda priekšā acīm. Tīpaši, ja jums šī krāsa ļoti daudz ko nozīmē, ja? Citreiz vajag vairākas reizes arī izprintēt, kaut ko pamainīt, paskatīties. Vieglāk ir tad, kad jums ir vienkārši brand krāsas, ka jūs strādājat uz uzņēmumu, viņi saka, mēs izmantojam šos. Un tad jūs arī izmantojat brand krāsas, jums nevajag ne par ko citu domāt un kaut ko meklēt tur vēl papildus, ja. Un šeit tāds CMYK, cyan, magenta, yellow un key ir atslēga, ja, key ir black, atslēga ir melnā krāsa, jo kad visas krāsas pārklājās, viņi veido melno krāsu. Attēls ir elements, kas satura vizuālu uztveramu informāciju. Tad jūs skatāties un jūs uzreiz uztverat. Jūs uztverat formu, jūs uztverat krēsu, ja, un jums atnāk tā sajūta. Tad jūs analizējat viņu. Attēliem ir īpašības, piemēram, tehniskie parametri. Tehniskais parametrs ir izmērs, formāts un nosaukums. Tad nākamā īpašība ir kvalitāte. Cik vizuāli viņš ir labā kvalitātē. Ja viņš ir rastrs, jā, tad cik liels viņš ir, jā, cik ass viņš izskatās. Un trešā īpašība ir attēla saturs. Tātad, kas tieši ir redzams attēlā. Ja jūs vēlaties izmantot bezmaksas bildes, vispār, ja jūs vēlaties izmantot bildes savos dizainos, kur viņas jāmeklē, tad, ja jūs strādājat Canvā, viss ir viegli, Canvā ir bildes, kuras jūs varat izmantot. Mēs strādāsim ar jums bezmaksas versijā, un bezmaksas versijā tur ir bildes, ko jūs varat izmantot. Protams, maksas versijā tur daudz vairāk, bet ar to, principā, arī var jums mierīgi arī pietikt, arī veidojot profesionālus dizainus. Ja jūs vēlaties kaut ko vēl klāt izmantot, protams, ir forši, ja jūs esat fotogrāfs vai jums ir draugs fotogrāfs, kurš var jums nofotografēt kaut ko un tad iedot dizaina ietvaros, ja? Ja tā nav, tad noteikti neizmantojam Google zīmējums, ja, attēlus, jo visur ir autortiesības un labāk ar šo nespēlēties, bet izmantot tādu bezmaksas bildes, kurus var atrast dažādas mājaslapās. Piemēram, viena no tādām mājaslapām ir Pexels.com, kurā var atrast bezmaksas bildes, lejuplādēt un izmantot saviem dizainiem. Ir tāda vēl saite Pixabay.com, Boards Shopify un Unsplash. Principā Pexels un Pixabay ir diezgan plaši izplatīts, pārējās divas netik ļoti. Un, protams, ir arī mājaslapas, kurās jūs varat nopirkt bildes, jā, bet par tiem es nestāstīšu. Tad koncentrēsimies uz to, ko visi varēs saņemt, paņemt un izmantot. Citreiz jums ir nepieciešams mainīt izmēru
attēlam. To jūs varat arī taisīt vai nu programmā, vai arī mājaslapās. Piemēram, viena no tām varētu būt reduce-images.com. Ja jums ir pārāk liels izmērs, vai viņu samazināt, jūs varat izdarīt šeit. Canvā, kad jūs liekat iekšā, arī jūs nevarat tur 40 gigabaitus ielikt iekšā, ja, bildi. Lai tur būs, man liekas, līdz 20, varu tagad kļūdīties, neatceros tieši, jā, bet, pārāk smags bildes, tur megabaitos viņi neieliksies. Tas nozīmē, ka, ja jūs fotografējat, tad jums sākumā ir jāapstrādā, jāuztaisa viņu mazliet mazāku, un tad jūs varēsiet viņu ielikt iekšā un izmantot. Tad viena no īpašībām, ko es pieminēju, ir attēliem ir izmērs un formāts. Un kā jūs redzēt, šeit ir screenshots, lai jūs varētu salīdzināt, cik dažāds visur ir formāts. Piemēram, YouTube'ā jums ir cover, viņam ir viens izmērs. Jā, tā ir diezgan gara līnija. Jā. Tad, ja jūs runājat par cover video, jā, ko jūs liekat, tad tur ir specifisks izmērs. Instagramā arī vairāki postam kvadrāts, viņš var būt arī ne kvadrāts, viņš var būt arī mazliet izstiepts. Instagrama vēl būs visi tie izmēri, jā, tad viņi visi ir ļoti plaši. Un jums ir jāpielāgojas, ja jūs gribat vēl dažādiem sociālajiem tīkliem izveidot, vai nu tad jums būs jāveido dažādas atsevišķus. Piemēram, ja mēs runājam par Canvu, tad jums vajadzēs dažādus projektus taisīt bezmaksas Canvā, bet Illustratorā jūs varēsiet visu izdarīt vienā dokumentā, vienkārši veidojot papildus artboardus, mākslas dēļus, uz kuriem jūs varēsiet izvietot informāciju. Attēlu formāti. Ja jūs izmantojat JPEG, ir jāsaprot, ka šīm formātam ir diezgan liela saspiešana. Un, ja jūs vēlaties, lai ir mazliet labāka kvalitāte jūsu dizainu, ko jūs izņemat laukā, es rekomendētu izmantot PNG. Jo viņš nekompresē, ja? Viņš izmanto bezzudumu kompresiju algoritmu. Ja vajag tieši samazināt, jā, protams, nav problēma taisīt JPG, bet, ja jūs gribat, lai tomēr mazliet labāka tā kvalitāte ir, tad labāk eksportēt kā PNG. Jūs varat, protams, arī pārveidot pēc tam PNG, to JPG, ir dažādas mājaslapas, jā, to var visu izmantot. Runājot par dizainu, mums vienmēr ir galva jātur, kāds mums ir mērķis un kāda mums ir stratēģija. Tad, kas mums ir vispār par projektu? Ko mēs daram? Kādu stilu mēs izmantojam? Kāda krāsu palete būs? Tas viss, protams, labi izvēlēties pirms, bet arī var dizaina ietvaros to mainīt un skatīties, kas labāk piestāv. Bet, ja jums uzreiz ir sarakstīts, tad jums daudz vieglāk to visu piemeklēt. Tas ir tā kā ar mūziku, piemēram. Jums pasaka, izveidojiet mūziku, tur kaut kādu dziesmu uzrakstīt. Tā kā, jā, muzikāns sēdēs un domās, ok, kādu tu gribi, ja? Bet ja viņam pateiktu, ka tur vajag, lai būtu tik notis, tāds ritms, jā, un tad viņam uzreiz ir vieglāk, jo viņam ir kaut kādas robežas, kuru ietvaros viņš var izpausties. Un šeit dizaina arī mums vajag paņemt kaut kādu ierobežojumu, ja, ka mēs taisam tagad dizainu priekš Instagramam, tas nozīmē, ka mēs jau atmetam tur Facebook un tur visus pārējos, ja.
ka mēs taisam to buku, to, piemēram, priekš bērniem, jā, tad atkal mums atmetās kaut kādi tehniskie stili, jā, mums būs kaut kas viegls, mums būs kaut kas jaudrs, mums būs krāsu palete, jā, kaut kāda jautra, nevis drūma, jā. Un tādā veidā tad jums daudz vieglāk viņus salikt kopā tālāk savu dizainu. Tad burtu veidos. Burtu veidos arī ir ļoti svarīgs, kā burti izskatās, kāda viņam ir forma. Kerning un leading ir termini, kuri attiecās pie burtiem, kāda ir atstarpe starp burtiem, kāda ir atstarpe starp rindām. Tad, protams, bilžu kvalitāte jāņem vērā, lasamība, kad jūs rakstat. Pirmkārt, ka nav jābūt pārāk daudz sabāzes tekstā. Otrkārt, viņam nav pārāk tuvu jābūt, ka viņš atkal salīp, jā, un nevar izlasīt. Tad lasamība ir ļoti būtiska, jo, ja cilvēks atnāk un tur viņam kaut ko iedot, un viņš paskatās, viņam ir grūti to izlasīt, viņš to nelasīs, jā, viņš uzreiz viņu atmetīs. Mums ir jāizdara tā, lai viņam gribētos lasīt, jā, lai kā magnētiņu viņu piesaistīt pie tā, ieinteresēt. Tad baltā telpa ir negatīvā telpa, tas ir tā kā brīvs laukums starp jūsu objektiem, kas ir izvietoti uz dizainam. Piemēram, šī gadījumā negatīvā telpa, kur te ir labajā apakšējā stūrī, jā, te ir tā brīva vieta, jā, te ir augšā. Izmērs un vizuāla hierarhija. Tad katram objektam ir jābūt noteikta izmēra un jābūt vizuālai hierarhijai, lai būtu saprotams, kam ir jāpiesaista uzmanība sākumā un kam pēc tam. Ja, lai jūs sākumā ieraudzītu, piemēram, nosaukumu, tad kas tas ir, jā, pēc tam, kur tas ir, kas tur jāņem līdzi un tā tālāk. Ja nav jēgas tur sākumā ielikt informāciju lieliem burtiem, kas ir jāņem līdzi, ja jūs nesaprotiet, uz kurien jūs ejat, ja? Tad kas ir tas primārais, tas nozīmē, ka viņam jābūt redzamajā vietā, ja, un lielam. Elementu izlīdzināšana un kompozīcijā, tad visam jābūt skaisti sataisītam, jo, kad ir hauss, tur daļa ir nocentrēta, daļa ir pie kreisās malas, daļa pie labās malas, un tas viss ir viena dizaina ietvaros. Tas noteikti nepalīdzēs, ja, un nesekmēs dizaina labam novērtējumam. Šeit jūs varat tieši pavērot šo. Jūs varat redzēt tagad, kur mums ir read first, ja, lieli trekni, burti, sarkanā krāsa, viņi ļoti piesaista jūsu uzmanību. Jūs uzreiz esiet tur, vai ne? Jūs nesākat lasīt no pēdējās rindas. Nē, jūs ieraugat to pirmo bildi, un jūs uzreiz redzat read first, second, third, and so on. Un tad jūs varat redzēt, kā jūs vada, ja? Tieši dizaineris jūs vada. Jā, tā ir kaut kāda veida, var pateikt, ka manipulācija, bet mēs palīdzam cilvēkam to izlasīt. Savādāk, ja viss būtu vienā šriftā, tad vienā lielumā nebūtu saprotams, kur tieši man ir jāskatās. Un vēl viena bilde. It's important that the mood of your font and design match. Ko tas nozīmē, ka katram tekstam arī ir noskaņojums. Katrai bildei ir noskaņojums. Ir enerģija, kuru viņa nes, jā, krāsas, formas, un tad viņam visam ir tā kā jābūt tā kā draudzībā, ja? Nu tā. Tad burtu veidos. Angliski saucās typography. Kas tas ir?
Tad senatnē rakstu zīmes arī bija, bet visas tās zīmes, kas tika izmantotas, viņas bija kā sakrāls. Un, kā jūs ziniet, ļoti daudzas zināšanas tika pasniegtas no skolotājiem, skolniekām, jā, tā ir bijis Indijā, tā ir arī guru mācekļu attiecības, tur ir mums šobrīd nav tik laba atmiņa, jā, mēs visu mēģinam pierakstīt, bet viņi mazāk pierakstīja, vairāk iegaumēja, viņi varēja skandēt garus tekstus. Mums šobrīd ir galvenais, lai mēs varam atrast un zināt, kur mums atrast kaut kādu lietu, ja? Un, kad mēs izmantojam tekstu, mums viņš ir pareizi jāskata. Burti var tikt nodrukāti daudzos dažādos izmēros un formās atkarībā no izvēlētā burtu veidola. Šobrīd burtu veidolu ir ļoti, ļoti daudz. Jūs atvērat Wordu, jūs tur jau redzat lielu sarakstu, bet principā ir daudz vēl izveidotu un var atrast fonts mājaslapās. Tos var leiblādēt, daļa ir bezmaksas, daļa ir par maksu. Var mēģināt veidot pašiem, protams, tas ir sarežģīti, bet tas viss ir iespējams. Burtu veidoli atšķirās ar burtu formām. Burti var tikt attēloti dažādos optiskos smagumos, var tikt izmantots cits leņķis, varbūt kādam burtu elementam ir kaut kas pamainīts. Fontu ir burtu veidolu pielietošanas veids datorizētai videi, kas nosaka ne tikai burtu izskatu, bet arī to izmērus un dažkārt arī burtu savstarpējas attiecības, kas ir ligatūras. Kur ir burts, un, kā jūs ziniet, iepriekš zīmēja viņus ar spalvu, un tad viņam bija tādi smuki uzplaukumiņi, ja, piemēram, kur tur biezāks, kaut kur asāks. Jā, tas viss no spalvas. Un tādi burti sākumā tika izmantoti digitālajā vidē, protams, ir jau arī izmantoti citi, to mēs drīzumā ieraudzīsim. Kerning ir attālums starp burtu pāriem. Tad, ja mums ir burtu pārīts, viņš var būt kādā attālumā novietots. Ja jūs viņu saliksiet tuvāk, jā, tad kernings būs maziņš, un tad var notikt burtu salipšana. Traki ir tad, kad viņi salīp, ka nevar pēc tam atšķirt un saprast, kas tas ir par burtu. Piemēram, šeit var domāt, ka tas ir A burts, jā, bet tāds nav, tas ir F un L, vienkārši viņi ir pārāk tuvu. Ilustrātorā ir ļoti daudz parametru, kurus mēs varam izmantot un mainīt tieši sakarā ar burtiem. Canva arī pišķiņu vara, jā, bet tik daudz. Tracking ir vienmērīgs attālums starp visiem burtiem. Tad mums ir kernīgs starp burtu pāriem. Un ir tracking starp visiem burtiem. Tracking ir pieejams Canvā. Pārāk daudz palielinot atstarpes starp burtiem ir bīstami, jo tad var pazust lasāmību. Jā, jo tad jūs nelasīsiet visu vārdu, tad jūs lasīsiet atsevišķus burtus. Atceramies atkal pārāk viņus likt tuvu arī nav labi, jo tad atkal lasāmība mums pazūd. Burtiem ir arī rokas un kājas un acis, jūs varat te pavērot un paskatīties, ir pat pleci, jā, un ausis, un lai burti jums paliek, darbs ar burtiem paliek interesantāks nekā bijis iepriekš, ja? Jo tiešām viņi ir, katram ir sava individualitāte. Tā kā katram cilvēkam, tā katram arī burtam. Un visi burti tiek izvietoti uz bāzes līnijas. Viņam ir noteikts augstums, x height,
Un ir ascendenti un descendenti. Tas ir tās vietas, kuras iet pāri bāzes līnijai vai X-heitam. Ja ir cap height, tas ir lielā burta augstums. Ja, un ir descendenti, un šeit ir ascendenti. Daļa, kas ir zem bāzes līnija. Burtu lielumi visi ļoti atšķirās. Iepriekš burtus, kad drukāja, viņus lika uz plāksnēm. Plāksnēm bija noteikts izmērs, un tad viņus krāsoja un lika pret papīru. Tādā veidā veidojas burts drukāts. Šodien tās metāliskās plākstu izmērs palika, tie punkti, ja, jo mēs nemēram centimetros vai milimetros burtus, ja mēs mēram viņus šajos punktos kā iepriekš. Un tādēļ var būt tā, ka dažādi burtu veido vienāda izmēra burti ir ļoti dažādi. Ja, kaut viņam varētu būt vienāds 12 punkti, bet Times New Roman būs viens augstums, ja, un Rarielam varētu būt cits augstums, ja. Šeit jūs varat redzēt hierarhiju, ja, ka nosaukumu jābūt lielākam, apakšvirsrakstiem mazākiem, body teksti, ja, footnoti, tā tālāk. Tekstu mēs varam līdzināt viņu pēc abām malām vai pēc vienas malas. Kad ir pēc abām malām izlīdzināt teksts, viņš ļoti glīti izskatās, bet ja mēs runājam par to, kuru tekstu ir vieglāk lasīt, tad vieglāk lasīt ir to, kurš ir izlīdzināts pie kreisās malas, jo tad acis var šeit, nu, tā kā, nu, viņam vieglāk redzēt šos te nelīdzināmus, ja, un tad skrien cauri tekstam. Līdīgi ir atstarpe starp rindām. Šeit kreisajā pusē jūs varat redzēt 9 punkti ir teksta augstums un 9 punkti ir līdīgi atstarpe starp rindām. Un viņi diezgan izskatās salipuši. Principā ir labi, kad ir kaut kāda 2 punkti atšķirība. Piemēram, ja te ir 9 punkti teksts, tad 11 punkti būtu līdīgi, un tad tas labi izskatītos. Šeit labajā pusē ir 16 punkti līdīgi, atstarpe ir lielākā. Ja? Arī var, protams, atstāt, bet tiek skaitīts tā, ka labāk, kad mēs iezīmējam tekstu, lai nav te baigi lielās šīs te atstarpes ar baltu līniju. Jāņem vērā ne tikai burtu lielumu, bet arī burtu veidola stilu. Tas ir tas, ko es runāju, kad uz plākstēm mums teksts vienāds varētu būt, ja, no dažādiem burtu veidoliem, bet viņi visi atšķirās, ja, un izskatās savādāk. Kaut arī punktu lielums ir vienāds. Šeit ir Times New Roman. Viņš var būt regulāri, bold, italic, un šīs ir tā kā šī tipa ģimenīte. Tad burtu veidols, viņa ietver visi tie dažādi varianti, bet fonts ir kaut kas viens. Ja? Burtu veidols, viņš ietver visus iespējams variantus šim burtu veidolam, ja? Fonts, viņam ir Franklin Gothic Book, un viņam varētu arī būt izmērs. Tas ir fonts, viņam ir noteikts fonts. Un tad par burtiem. Burti var būt vai no grotiskiem, vai no bez grotiskiem. Šeit ir serif. Serif ir tradicionālie šie uzplaukumi. Burtu lastu galos. Tie ir raksturīgi vecāka stila
fontiem. Viņam ir saknes romiešu, itāļu, vācu skriptos. Sākotnēji bija daļa no naturalistiskas pilspalvu insulta un kļuva par pirmo fontu kopumu. Ja mums Times New Roman ir viens no zināmākajiem fontiem, ja, un viņš ir arī groteski, ja. Jāņem vērā to, ka ja teksts ir pārāk smalks, piemēram, jūs drukājat grāmatu, tad šitie uzplaukumi var kaut kur pazust un, piemēram, tur neizprintēties. Tā. Un šeit ir dažādi piemēri, kā var izskatīties šie uzplaukumi uz burtiem. Viņi ir ļoti dažādi. Ja? Viņam katram ir savs arī nosaukums, bet mums nav tas jāņem vērā. Mums vienkārši jāatcerās no šī, ka burti ir ļoti dažādi. Ja mēs izmantojam serifus, tad mums ir jāskatās, vai viņš atbilst mūsu dizainam, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies. Un atkal skatāmies pēc izmēra. Ja mēs izmantojam pārāk smalku, varbūt labāk izmantot citu stilu dēļ tā, lai viņš labāk lasītos. Tā. Nu, kā jūs redzat, te vēl var daudz ko stāstīt šobrīd, neiedziļināšos, jo jums parādīšu, lai jūsu prāts jau ierauga, cik dažādi viņi var būt, jā, un te es mazliet jums pavēru vaļā durvis uz šo te burtu pasauli. Un ir sans serif, sans nozīmē bez. Var franču valodu mazliet iemācīties, ja, vismaz vienu vārdu. Rekur šeit jūs redzēt, ka te nav nekādu uzplaukumu, ļoti tīrs teksts. Un viņš ir moderns. Šeit Ariel, jā, viens no zīmākajiem no sans serifa tekstiem, burtu veidoliem. Ir arī imitējošs rokrakstu fons. Viņi arī var būt diezgan daudz un dažādi, bet ar šiem ļoti uzmanīgi jābūt, jo ir labi, ok, tur uzlikt kaut kādu parakstu, uzlikt kaut kādu vienu mazu vārdu, bet nevajag rakstīt garus paskaidrojumus, lielus tekstus, jo tad ir ļoti grūti, ja, šos te imitējušus rokrakstu fondus lasīt ļoti grūti. Tāpēc lieliem tekstiem es ļoti jums nerekomendētu izmantot. Un šeit jūs varat paskatīties, cik dažāds tad mums ir gan biezums burtiem, cik ļoti viņi visi var atšķirties. Te ir extra black, black, bold. Tad mums ir light, ir smalki burti, mums ir regulāri pārstie burti, mums var būt trekni burti, un pēc trekniem iet tā kā black, jā, viņi skatās vēl treknākie, un varbūt arī ekstra. Tas, kas man vēl patīk un vienmēr aizrauga, cik ļoti var spēlēties ar tekstu un ar to formām, jo teksts iedod arī sajūtu. Ja, protams, tur ir funkcija, pragmatisks tāds nosaukums, ko viņš nosaka, ja, bet arī viņš iedod mums sajūtu. Un mēs varam pavērot, kā mēs jūtamies, kad mēs izlasam. Piemēram, šeit ir museum rakstīts. Mēs zinām, kas atrodas mūzijā, jā, kāds mants, bet, piemēram, paskatoties un izlasot šo pirmo ar grotiskiem tekstu, es varētu pateikt, ka droši vien tas ir kaut kāds tur vēsturisks mūzejs, ja. Un, kad mēs redzam šo pēdējo museum bez uzplaukumiem, ir izmantots fonts, viņš uzreiz iedod kaut kādu modernu sajūtu, ja. Nevar pateikt, ka viņš ir tur vecmodīgs. Noteikti ne, ja. Šīs tā nebūs. Varbūt moderna mākslas muzejs, jā, varētu būt tāds.
Šeit vēl viens piemērs. Fast. Fast nozīmē ātrs. Kāda jums ir sajūta no šitā pirmā fast, kur ir trekni burti? Un no fast ar smalkiem burtiem un vēl ar slīprakstām. Protams, tas slīpraksts, viņš iedod kustības sajūtu. Viņš ir gatavs skriet vai darboties, ja. Šīs, kurš ir ar trekniem burtiem, protams, viņš tāds iesēžās un viņam ir labi, ja. Nu, mazliet viņš iedod to disonanci, ja. Kā viņš var būt fast, ja viņš tāds uzrakstīts? Fat, trekns. Jā, ļoti labi, kad ir trekni burti un ir tāds, viņš ir tāds, jā. Un šeit tieši disonance ir ar to fat, kad ir smalki burti. Jā. Paskatīsimies vēl vienu piemēru. John, klasiskais mākslinieks. Parakstījās. Ok, forši. Ja viņš zīmētu to rodām, varbūt viņš varētu parakstīties mazliet savādāk. Ja? Redzēt, uzreiz sajūta ir cita. Varbūt viņš varētu zīmēt ainavas. Ja? Tad varētu būt kaut kāds vēl papildus mazie elementi, lapiņas vai ziediņa, kaut kas tāds. Modeļs mākslinieks. Moderni burti, tīri, ar normālām atstarpēm, nav viņš tur viens burts pie cita, jā, tā kā viss normāli ir izvietots. Abstrakcionists. Ļoti smuki. Bet cik viss atšķirās, jā? It kā John Penterman, viss, tā kā viņa vārds ir tas pats, jā? Bet tas veids, kā mēs viņu veidojam, jā? Pavisam mēs varam iedot to citu sajūtu. Un tad mēs lasām gan vārdus, gan formas, jā? Jāmāk kontrolēt komunikāciju ar klientu. Un arī, ja jūs veidosiet kādreiz logotipus, arī ļoti svarīgi. Tur ir arī daudz nianses, kādu fontu izmantot, kādu bildi izmantot, kādu krāsu izmantot. Un, piemēram, ja jums ir te arhitektūra ir būvniecība. Būvniecība ir tā kā celšanā, iešana uz augšu, ja? Jābūt stabilitātei. Tad viss, kas stabili stāv uz kājām, ir ok, ja? Tad, kas gāžās, protams, uzreiz nedara, ja? Pa kāpnītēm uz augšu iedot labu sajūtu, pa kāpnītēm uz leju iedot jau sliktāku sajūtu, ja? Jo mēs negribam, lai mūsu dizains sabruktu pēc tam, varbūt nekvalitatīvs, ne. Mums ir jāizvēlās to, kas dos mums stabilu sajūtu, to, kuru mēs gribam dabūt no tā, ja mēs sadarbosimies, ja? Nu, te jau ir burtu savienošana, par to mēs tagad nerunāsim. To mēs apskatīsim vēlāk. Tāds neliels kopsavilkums, ka jābūt visam ļoti labi salasāmam. Jūs varat droši kombinēt serifu un sanserifu mierīgi, bet esiet uzmanīgi un neizmantojiet divus līdzīgus. Jā, labāk, lai viņi tiešām atšķirtos. Izmēra atšķirība, jā, ir forši, jo tad mums ir tā hierarhija, lielāks, mazāks teksts. Krāsu kontrasts noteikti ļoti noderīgs. Un padomu, tad nevajag daudz šriftus lietot, tekstam jābūt salasāmam, teksts nedrīkst saplūst ar fonu, neizmantojam divus līdzīgus šriftus. Ar diviem šriftiem jābūt pietiekami 3 maksimums vienā dizaina ietvaros. Nelietojot šriftus ar dažādu raksturu. Un vienkāršība ir talanta māsa. Lietojot dažādas piezīmes labāk, nevis mēģiniet vēl kaut kā tur izgudrot kaut kādu jaunu, ja. Nu, tā, Canva. Kad mēs ieslēdzam Canva, jums ir viņai jāpiesakās, jāuztaisa login. Nu, tad jūs ienākat canva.com, canva.com. Jums ir divas iespējas, login vai sign up. Ja jūs jau strādājat,
tad jūs varat caur login ienākt, ja jūs nekad nestrādājat Canvā, tad jums vajag nospiest sign up. Un sign up jūs varat uztaisīt caur Google, ja jums ir Gmail, tad piespiežam, ienākam iekšā. Jūs varat arī ielogoties caur Facebook vai arī caur citu e-pastu. Un tad, kad jūs ienākat iekšā, tad jums jau mazliet pamainās interfejs, un to mēs tūlīt apskatīsim. Kad mēs ienākam iekšā, tad jums ir jūsu vārdiņa šeit ikona. Tad mums ir poga Create Design, kur mēs varam izveidot jaunu dizainu. Šeit mums ir dažādi iesaistījumi. Te mums ir podziņas, caur kurām mēs varam izvēlēties kādu no dizaina sagatavojumu. Tad mums atkal te ir rakstīts jūsu plāns, personīgais free, home ir jūsu mājas, tas ekrāns. Tad visi projekti, ja jūs gribēsiet viņus apskatīt, izveidot, jūs varēsiet klikšķinot uz projects. Var pievienot, ja jums būtu, ja jūs redzat kronīti, kronītis nozīmē ir maksas pakalpojums, ja? Un šeit ir try pro for 30 days. Ja jūs vēlaties, protams, var izmantot 30 dienām bezmaksas pro features. Tas ir tā kā, jūs skatāties paši, visu, ko es rādīšu, visu, ko mēs taisīsim, būs bez šī kronīša, ja, tad mēs iesim caur bezmaksas visiem likiem, ja. Tad šeit atkal jūs varat meklēt kaut kādu sagatavi vai dizainu. You might want to try. Viņš, redzēt, te ir vairākas vietās, jums ir piedāvāti dizaini šeit, sagatavs piedāvāti šeit, šeit un šeit. Un vienkārši tur, kur jums vieglāk viņu ieraudzīt, ja, tad jūs varat tur klikšķināt, varat klikšķināt uz Create Design. Te ir daži sagatavas, piemēram, Instagram Post Square, kā jūs redzēt, uzreiz ir pievienots arī izmērs, lai jūs varētu redzēt 1080 uz 1080 pikseļiem. Kur ir portrets, 42 uz 59. Šis ir viens no izmēriem, tad ir flyerīši, A4, 21 uz 29,7, logo, dokumentu. Ja jūs vēlaties savu izmēru uztaisīt, tad jūs ejat uz Custom Size, un tad ievadat iekšā, kāds jums būtu izmērs un kādas ir mērvienības. Protams, sākumā mērvienības izvēlamies, un tad nosakām, kāds mums ir platums un augstums. Un tad mēs veidojam dizainu. Mēs tagad paskatīsimies kādu no sagatavēm. Varam paņemt, šeit ir Instagram Post Square, noklikšķinam uz sagatavēm. Un kur jums tiek izveidots baltā lapiņa. Uz šīs baltās lapas mēs varam izvietot elementus. Vai arī šeit, kur jums ir dizaina, pirmā poga atvērta, tas nozīmē, ka jūs varat arī sameklēt kādu dizainu, kas ir pie sagatavēm, un viņu izmantot. Piemēram, you're free to be different. Paņemšu šo, noklikšķināšu. Un redziet, viņš uzreiz tiek uzlikts pa virsu. Ja? Griezīšos. Ja? Un šeit nebija kronīts, tas nozīmē, ka viņš ir bezmaksas. Tas ir pie pirmās šīs pogas dizainas. Tagad paskaidrošu, ko mēs šeit redzam.
Ja mēs vēlamies mazliet aiziet tuvāk tālāk pie mūsu dizaina, mēs varam izmantot Ctrl un Scroll. Es ļoti ceru, ka visiem ir pelīte. Ir tīpaši, ka visiem būs pelīte, kad mēs strādāsim ar ilustratoru. Ar Canvu vēl var izdzīvot bez peles. Ar ilustratoru būs ļoti grūti izdzīvot bez peles. Tas gan jūsu rokām, plaukstām un locītām ir labi, gan vienkārši vieglāk, lai viena roka jums ir uz tastatūras, otra roka uz peles, un tad jūs varat atlasīt objektus un viņus pārveidot tālāk. Teksts mums atrodas šādos te boksos, tādās rāmīšos. Ja mēs uz viņu noklikšķinām, mēs varam viņu pabīdīt, klikt tur velku, un jūs varat redzēt, tur uzreiz būs violetā krāsā līnijas, viņas mēģinās jums palīdzēt, izvietot. Ja jūs redzat tādas svītras, vertikālā un horizontālā, tad viņš jums parāda, kur ir centrs. Katru elementu mēs varam rotēt. Šeit ir tāds rotācijas bultiņas, un mēs aiz viņām varam pavilkt un pārtēt. Mēs varam izmantot arī Ctrl+Z, solis atpakaļ. Pierakstīšu čatā. To, ko es pastāstīju par Ctrl+Z un Ctrl+Scroll. Zoom in, zoom out. Jā, šis ir ļoti labs, jo tad jūs labāk redzat elementus. Ja jūs paņemat ar kronīti, tad viņš paņem uzreiz try Canva for free. Un principā tas nav jums jāņem. Ja? Ja jūs vēlaties, protams, viņu var izmēģināt, bet tas nav obligāti. Ir elementi, kuri būs ar kronīšiem, tad arī vienkārši uzmanīgi. Citreiz ir viss. Tā kā maksas citreiz ir tikai viens kāds maksas elements iekšā. Ja ir tikai viens maksas elements, tad viņu var izņemt laukā, un tad var izmantot visu pārējo. Un tas nenozīmē, ka pilnībā nevar izmantot. Jā, ir arī tāda iespēja. Nu, redz. Un, kā jūs redzat, šeit kur ir teksts, viņam ir rāmīts. Ja mēs ņemam viņu no aiz centra, tad mēs varam viņu pamainīt vietu, nolikt viņu kaut kur. Viņš magnējās, magnetizējās, mēģinot jums palīdzēt izlīdzināt. Viņš parādā arī citreiz ar cipariem attālu, un tā jūs varat viņu novietot pareizajās vietās. Mēs varam viņu palielināt. Tad mums vajag uz šo bumbulīti noklikšķināt pa diagonāli, viņu paspiest, un re, kur mums ir lielāks teksts. Samazināt tāpat. Ja mēs samazināsim šeit sānos, tad viņš var aizņemt mums vairāk vai mazāk vietas, vairāk vai mazāk rindiņu. Paldies. Mhm. Ir arī poga
pārvietošanas pogā šeit lejā, kad mēs noklikšķinām uz objektu, mums lejā ir tāds kā zvaigznīte, ja? Bultiņas uz 4 pusēm, un mēs varam arī ar viņu pārvietot. Tas ir forši, ja jums ir kaut kāds maziņš objekts, tad diezgan grūti tieši uz viņu noklikšķināt un viņu pabīdīt. Ja? Kad ir liels, tad ir forši tieši viņu paņemt, nav jēgas viņam šī marķēra, bet, ja mums ir mazs objekts, tad noteikti ir daudz vieglāk paķert viņu ar šo, jo citreiz viņš arī pazūd, un tad nevar viņu baigi atrast. Jā, tad šīs te viņš ir ļoti parocīgs, un lūdzu izmantojiet šo iespēju, ja? Un kas bija ar viņu jādara tagad? Ko pārējie dara? Pagaidām mēs vienkārši skatāmies, es izskaidroju dažas lietas, jūs varat to mēģināt arī paralēli. Ja gadījumā mans ekrāns jūsu Zoomā jums traucē, jūs varat noklikšķināt Escape, tad mans ekrāns kļūst mazāks, un tad jūs varat arī savu ekrānu kaut ko vēl pilns darīt. Ja. Tad, kur skaties, kreisajā pusē mums ir šis te, ja, dizaina, un te jūs izvēlaties sagatavīt, ja jūs to vēlaties jaunu, ja. Ja mēs skatāmies tieši uz mūsu lapu, tad te ir, kur ir Add Page, tas nozīmē, ka mēs varam pievienot jaunu lapu. Jauna lapa tiek pievienota bez elementiem, kas ir virsū. Ja jūs vēlaties tieši šo dizainu uztaisīt tādu pašu, ja, duplikāti, tad rekur ir poga duplicate page. Mēs viņu noklikšķinām. Un rekur jums ir 2 dizaini vienādi, un tad jūs varat paskatīties un izveidot, piemēram, vienu lielākiem burtiem, otru mazākiem burtiem, un tad attiecīgi izmantot. Jā, var izmantot arī pogas Ctrl D. Un tas pats būs arī tas duplikāts elementam. Dažus objektus ir labi arī nobloķēt, lai viņi nekur neskrien. To mēs varam izdarīt zem labā taustiņa. Mums ir lūk poga, atslēdziņa. Un redziet, te parādās atslēdziņa. Tas nozīmē, ka es vairs tieši šo objektu nevarēšu paņemt. Redziet, nevarēs. Tad mums viņu ir jāatbloķē, un tad jā, un tad es varu viņu pārvietot. Priekš kam tas ir vajadzīgs, lai jūs varētu atlasīt viegli, mierīgi tur kaut kādus citus objektus, kuri atrodas blakus jūsējam šim, kuru jums nevajag aiztikt. Viņam ir jābūt tie vietā, ja, un tad pārējo vienkārši mēs neņemam. Ja jums vispār nav vajadzīgs šīs te teksts, tad noklikšķinot, te parādās delete, viskastē, klikšķinam uz viņu un viņu pazūd. Ja tomēr vajag, atgriežam ar Ctrl Z. Tā palielināšu mazliet vienu vairāk, lai mēs varam redzēt atšķirību. Un arī savā starpā mēs varam šos te dizainus mainīt vietā. Te ir podziņas, redzēt, uz augšu uz leju. Šitā ir pirmā lapa, page 1. Šitā lapa ir page 2. Te man ir page 3. Tātad es varu pamainīt viņus vietām. Es varu, piemēram, šo lapu, šo te dizainu zem otrā nolikt. Te ir move down poga. Un tādā veidā arī, kur redzēt, viņi samainījās vietām. Tas nav vienīgais veids, kā to darīt, bet tā ir viena no iespējām. Pamēģiniet, uztaisiet, izvēlieties dizainu, uztaisiet, lai jums ir 3 lapiņas, pamainiet viņus vietām, pamainiet mazliet izmēru, objektiem, varbūt pārrutējiet.
un atsūtiet mūsu bildīti, ka jums šīs ir sanācis. Var pagaidām vienkārši man WhatsAppā nosūtīt, ja, un tad pēc šodienas vienkārši uztaisīšu grupu, un tad no rītdienas mēs jau būsim grupiņā. Jūs varat izvēlēties arī pielikt klāt arī dažādus dizainus. Ja, tad jūs izveidojat jaunu lapu un tad izvēlaties noklikšķiet jaunu, sagatavī, un tad viņi tur arī parādās. Jā, tikai jūs varat arī izmantot dažādas. Jūs varat veidot no sākuma paši kaut ko, vai jūs varat paķert no sagataviem jau esošos. Tagad parādīšu, kā mēs varam vēl apskatīt dažādā veidā visus savus dizainus šeit, šajā te izveidotajā. Ja? Mēs varam, protams, šādi te rulēt uz leju, uz augšu un viņus apskatīt. Ja viņi ir daudz, tad, protams, ir mazliet jau sarežģītāk. Ja? Kur mēs vēl varam to redzēt? Šeit redzēt, lejā ir tāda podziņa, show pages. Mēs varam uz viņu noklikšķināt. Un tad mums pavēras vaļā lodziņš, kurā mums ir numurēti dizaini. Un mēs varam šeit viņus arī pamainīt vietām. Mēs varam šeit izveidot jaunu propulsiņu lapu. Un vēl mēs varam arī aiziet šeit uz grid view. Ja, pirmais bija šī te podziņa, bultiņa. Tad atvēras vaļā, ka visi līnijā ir dizaini, un te arī, kur ir grid view, mēs noklikšķinām uz grid, un tad mēs redzam viņus kā atsevišķas lapas blakus. Šeit ir tas pats, mēs varam mainīt novietojumu, ja, kliku turu pavalku un ievietoju. Varam arī izveidot jaunu lapiņu. Noklikšķinu vēlreiz uz grid view, atgriežos atpakaļ, noklikšķinu uz bultiņu, un viņš noņēmās. Izveidosim vēl vienu, vēlreiz modificēsim. Tad jums jābūt viens dizains, ja, un to vienu dizainu mēs šobrīd modificējam. Pagaidām mēs neizmantojam pārāk daudz dažādu variantu. Protams, ja jūs to ziniet, jūs varat kaut kā vēl izpausties, ja. Šobrīd rādu tieši izmēru, novietojumu, rotāciju, ja, šīs lietas. Un vēl, ja te ir poga present full screen, jūs varat uz to arī noklikšķināt un tad paskatīties visus savus izveidotus dizainus uz visa ekrānu. Tas jums palīdz, ka jūs redziet, kā jums ir sanācis, viņus novērtēt, varbūt kaut kas vēl ir jāsataisa mazliet savādāk, jo citreiz cilvēki viņus eksportē un tad taisa vaļā, tad skatās, tad atkal pārtaisa, atkal eksportē, bet to nav obligāti jādara, jūs varat aiziet uz šo prezentēšanas laukumu, ja, logu, un tad apskatīt, kā jums izskatās jūsu dizaini, un tad no šejienes jau ieraudzīt, kas tieši jums ir nepieciešams te izveidot, ja, pilnveidot. Ar escape jūs varat iziet no šī priekšstatījuma loga. Izveidot lūdzu vēl vienu lapu, vēl viņu kaut kā modificējiet, ja, palieliniet, samaziniet, un tad nofotografējiet man grid view, uztaisiet šito screenshotiņu, atsūtiet, es redzēšu, ka jums šīs sanāca līdz šajienai atnāk. Iziešana no šajienes uz grid view klik un nolēžam lejā fotovu.
Un paskatieties, lūdzu, ir diezgan būtiski pareizi izvietot objektus, piemēram, nelikt viņus pārāk tuvu malai. Ja tas ir īpaši kaut kāds tur nosaukums, ja, kaut kāds vārds. Ja tas ir objekts, principā tas ir ok, tas var būt daļa no stila, ka jums viņš tā kā mazliet ienāk iekšā, jā, vai iziet no ārpuses. Ja tas ir teksts, tad tekstam jābūt iekšā un dizaina principā 5 mm aptuveni ir labi, lai ir no malām. Citreiz var, nu, piemēram, šeit viņa ir mazliet mazāk, ja, tas attālums, bet konstruktīvi šeit viņš izskatās diezgan labi, ja. Bet ļoti nerekomendētu viņu likt. It īpaši, ja jūs taisat kaut kādu dizainu, kas būs uz druku, ja, vai nu tās ir kaut kādas kartiņas vai vēl kaut kas, ļoti bieži te kaut kāds vienkārši tiek nogrieztas, ja tas malas. Un, nu, ja jūs nepazaudēsiet šo daļu, ļoti labi. Ja pat viņa paliks, varbūt vienkārši būs vēl pārāk liela atšķirība, ja, bet ļoti uzmanīgi, ja. Tas tieši par šo. Tad mums ir elements. Kreisajā pusē mums ir poga elements. Ko tas nozīmē? Ka mēs varam pievienot objektus. Šie elementi var būt vai nu kā formas, vai nu kā grafika, vai nu kā attēli, video, audio, charts, tables, frames, grids, mockups. Ja tas ir objekts, shape, forma, mēs viņu noklikšķējam, viņš parādās, viņam tiek piešķirta kaut kāda krāsa. Šī gadījumā krāsa ir, nu, kaut kas pie brūna, laikam, tumšā krāsa. Un, ja mēs noklikšķinām uz krāsu bumbulīti, mums parādās krāsas, kas atrodas dokumentā. Un šeit mums arī ir fotokolors, jo viens no dizainiem man ir bilde, jā, tad arī no šejienes tiek paņemts dažas krāsas. Tad mēs varam mainīt krāsu šeit. Mēs varam palielināt šo objektu, samazināt, pārvietot. Mēs varam arī pārvietot objektus ar bultiņām pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Citreiz tas arī ļoti labi mums palīdz un ļauj mums precīzāk izlīdzināt, ja, un novietot. Jo citreiz ir diezgan grūti paķert kaut kādu objektu, ja, jo varbūt es gribu tur tagad tekstu, ja, man ņēmās arī kur apakšējais objekts, ja. Tad es noklikšanu vienkārši uz tekstu un ar bultiņiem viņu pabīdu uz leju. Var izdarīt šādi. Vai arī iezīmēju abus un tad savstarpēju izlīdzinu šiem, tā arī var. Ja mums vajag objektus, kurus mēs ielikam iekšā, uztaisīt mazāk priekšā vai aizmugurē, to mēs varam taisīt ar pogam Ctrl un kvadrāti iekavam. Pa kreisi aizmugurē viņš skrien, Ctrl un kvadrāti iekava pa labi, viņš skrien priekšā. Ielikšu čatā, Ctrl plus kvadrāti iekava kreisi objektu novietot lejā un Ctrl plus labā augšā. Ļoti atvainojos, bet man nemainās krāsas.
Kad mēs noklikšķinam kliku uz kādu no objekta, ja tas ir teksts, viņam te būs A burtiņš ar tādu varavīksnīti, tad viņam šeit būs krass. Ja tas ir kaut kāds objekts, kas tiek ieviecot, tad viņam būs bumbulītis, un tad šeit viņam ir krass. Ja šo bumbulīšu ar krāsām nav, tad te ir tāds add a new color poga, tad mēs varam izvēlēties viņu no šejienes. Man nav tāds ne bumbulīts, nekas tāds. Tad šeit, kad jūs izvēlaties kaut ko, jūs varat arī meklēt, ja meklētājā, ko jūs vēlaties atrast. Piemēram, es vēlos atrast krūzi, māku, rakstu. Un tad, ko jūs redzēt? Viņš atrod to krūzi, un viņš dod jums dažādus dizainus grafika, kur grafiskie elementi, kur ir fotogrāfijas. Un kur ir video, ja? Tad jūs varat izvēlēties, ko tieši jums ir vajadzīgs, noklikšķināt un to izmantot. Tad meklētais. Jā, galvenais atrast to vārdu, ko tieši jūs vēlaties, un tad attiecīgi viņu pielikt klāt. Nu, re. Viņš, atkal, ja jūs redzēsiet kaut kur tos kronīšus, tad tie ir maksas elementi. Ja nav kronīšu, tad ir ok. Un katram objektam, kur skatāties šīm, redziet, nav krāsu. Tas nozīmē, ka es nevaru viņam pamainīt krāsu. Šitu varu, tam nevaru. Mēs vēl ko paņemam. Rekur, ja? Redzēt šeit. Šeit mums ir 5 krāsas. Katra daļa ir iekrāsota. Tas nozīmē, ka katru daļu es varu arī atsevišķi pamainīt. Un, piemēram, šeit rekur. Tā sarkanā. Es varu izvēlēties vai nu no tām, kas man ir, vai nu varu arī paņemt kaut kādu citu. Ja jums ir krāsu kods, tad jūs varat ievietot arī krāsu kodu. Pēc tam vēlāk es vairāk par šo pastāstīšu. Ja? Bet šeit tad jūs varat izvēlēties un ievietot, pārkrāsot viņu tā, kā jūs vēlaties. Galvenais atcerieties, tad visām tam krāsām jābūt saskaņotām. Tad dažiem elementiem var būt, ka jūs varat viņus pārkrāsot, dažiem elementiem varat nebūt, ka jūs varat viņus pārkrāsot, ja? Nevarat. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, un tad jūs viņu arī izmantojat. Varat paņemt kaut kādu vēl elementu, vēl arī atrast, pielikt klāt. Var kādu puķīti uzlikt. Bet atkal skatieties, ja jūs šeit ir diezgan interesanti, kādu stilu jūs izmantosiet. Cik dolīgi, lai viņš izskatītos, ja? Jums ir jāsaprot, kādā veidā jums ir izveidots jūsu stils, un tad ir jāpaņem kaut kas
kas varētu atbilst. Jo ne viss atkal labi izskatīsies. Kaut kas būs pārāk tur pārspīlēts, jā, pārāk tur zolīts, vai jums vairāk varbūt ir tāds ka viegls variants, nezinu, ikdienisks, teiksim, jā. Vai tieši savādāk jums ir izsmalcināts kaut kāds dizains, un jūs nevarat pielikt klāt zīmētu parastu tur zīmējumu, ja? Ok, droši paspēlējamies.